forši, Jānis apmāca, varbūt, ka es varu ar viņu sazināties, tu ņem tādus cilvēkus, kas nav īsti tavi draugi. Nekāda problēma. Saku, neesmu šim atteicis. Protams, ja man sāks prasīt, kurš uz ielas nāc šurp kāp mašīnā māca mani braukt, varbūt tas man drusciņi piepūlīt uz to, tad būs jākāp visiem mašīnā un visiem jāmācās vienlaicīgi, bet nemēģinu turēt kaut kādas savas zināšanas sevi un nepastāstīt to citiem. Tu esi atvērtas dabas cilvēks. Pilnīgi noteikti. Zinām, tātad strādā ģimenes uzņēmumā ar pārvadājumiem, māci tos savus draugus, kas ir ar mieru tā kā arī klausīties un mācīties. Jā, arī tie, kas nav gatavi to darīt, klausīties, viņi, kas grib mācīties, bet kas nav gatavi klausīties, arī tos mēģinu mācīt un arī sanāk. Izdodās līdz viņiem kaut kā aizklauvēties. Tieši tā. Tātad tu bez maz vai arī lāci var iemācīt driftot. Nē, es mēģināju, bet varētu pamēģināt. Varbūt sarunāsim ar Rīgas zooloģisko dārzu, lai sarunātu tev kādu lāci. Labi. Vajag tik to lāci dabūt iekšā tajā mašīnā. Labi, es sarunāšu tev lāci uz nākamo driftu. Turēšu pie vārda. Labi, tagad aiziesim atkal muzikālā pauzē un tad turpināsim mūsu sarunu. Atgādināšu, ka Autoziņas FM studijā vēl joprojām ir mans ciemiņš Jānis Lamberts. Jāni, tad vēlreiz drifts. Kāpēc ne cits autosports? Kurš gan teica, ka es nemēģinu arī citus autosportus? Es zinu, ka tu mēģini, bet tāpēc es tev arī jautāju. Es gribu, lai tu pats pastāsti. Es pats pastāstu. Jā. Esmu mēģinājis, principā, ko es neesmu mēģinājis, nav mēģināt autošoseju. Jā, šoseja nav mēģināta. Arī, protams, rallija sprints un šitie jā, rallija sprints ir mēģināts, jā, esmu braucis kā stūrmanis blakām, kas, ja no sākuma varbūt domāju, ka tas man kaut kā liksies, kā tas ir, kad es nesēžu pie stūras. Bet tas visnotaļ ir ļoti līdzīgi, un tā spriedzīte, kas tur virmo tajā automašīnā, ir gan kā pilotam, gan kā stūrmanim. Vienlīdzīga tātad. Jā, vienlīdzīgi. Protams, ir kaut kādas atšķirības, nav jau tā, ka galīgi ir vienādi, bet pa lielam tā spriedzīte turās abos divās sēd pozīcijās. Labi, ko tu vēl esi mēģinājis un kā tev ir veicies? Ziemas sprintus dažādus esmu mēģinājis, supersprintā arī esmu braucis, vienkārši uz laiku pasvaltātu trasi, kas ir tie vasaras sprinti un 333 kausi ir braukti. Ir arī gotalpotas vietas bijuši, jo 333 kausā tur bija pa vairākiem posmiem tiku līdz titulam, pēc tam kopvērtējumā otrais vai trešais palika. Neatceros, ka bija tas kaus. Tik daudz kausu, ka vairs neatcerās, kurā vietā palicis. Nē, ka kausi visi man ir nolikti vienā vietā. Es viņus varu apskatīt un tā kā papētīt, bet, kad es viņus neredzu, tad tas ir sarežģīti pateikt, kurā posmā, kurā vietā es esmu palicis. Labi, tātad tas būs tā kā tie sprinti, bet kas vēl? Pa kādiem bezceļiem arī es mēģināju? Jā, pa bezceļiem arī bija pareizi. Bija 4x4 tāds sacensība, kur varēja braukt gan ar tādiem speciāli sagatavotām automašīnām, gan tā saucamām ielas automašīnām. Tur es paņēmu no savu tēva veco labo Nissan Patroliņu, kurš gan bija bez bremzēm, bet tas nemazināja to, kad varēja cīnīties ar tādiem monstriem, kas tur tika sabūvēti, speciāli tam būvēti. No mašīnām 50, ja pareizi atceros, 10 palikām. Tas ir starp visiem kopvērtējumā. Jā. Malači, forši. Patikās. Labi, ar kartingiem esi bērnībā braucis un startējis? Startējis gan neesmu, bet bija man kartings, ko es tā kā dabūju mantojumā no brāļa, pārņemtu. Kartings mazais, ar tā saucamo, bet ar deltas motoriņu, protams, ka viņš tur nekāds baigi jaudīgais kas, bet pa savā ciemata ielām es tur diezgan spriņģoju riņķī. Pa ciemata ielām? Jā, man jau visi jau zināja, ka jāstās ir arī uz leju, ne tikai jāstās ir tā kā mašīnas līmenī, bet jāstās vai zem ritiņiem kāds nebrauc pa ciematu. Vai tur pa ciematu kāds ir pārņēmis tavu braukšanu ar kartingu? Nē. Tagad jaunatnē kaut kāda citas lietas interesē, vairāk tos kompjuterus paspēdīt, kaut ko tam līdzīgu, bet
Tas mašīnas kaut kā mazāk. Tur skatos visu ceļu, pat tiem ceļiem, pa kuriem es tur spriņģoju vaļā ar visādiem zapaņiem un žiguļiem, tam viss aizauguši, pilnīgi kauns skatīties. Nu, tad tev varbūt ir jāievieš tāds, vietējais kaus. Izbrauksim visus mūsu līkumus. Tas varētu kādam nepatikt. Tajā laikā var nepatikt. Tad man kāds tur kaut ko mēģināja ar kādu tur puķu podu gandrīz vai mest vai tam līdzīgais, tā kā vietējais tāds delveris bija, bet tagad visi, protams, skatās uz manīm un priecājās, ka tāds ir tomēr bijis un ir mēģināts ar to puķu podu iemest man. Bet labi, ka netrāpīja, ne? Netrāpīja, gan jā, netrāpīja. Labi, tātad, skaidrs, sprinti ir dažādi, kartings ir pamēģināts pa ciematu, drifts, dragreis bija? Rallija sprints, dragreis arī bija, jā, dragreis arī braucu. Arī, protams, ar tā kā ielas mašīnu neko, teiksim, drifta mašīna ir pirmā, kas ir taisīta jau kaut kas uz drifta, konkrēti autosportam paredzēta, jā, pārējās visas bija ielas mašīnas, ar kurām es braucu. Dragreis bija vairākas reizes, jā, pat pašā sākumā, principā pirms sākuma, kad viņš arī sāka tā kā kotēties pa trasēm, braukt, pa biķerniekiem, tad arī tur tika, jā, piedalījos tur. Autošosei? Nē, šoseis pieminēju, tur es neesmu braucis. Jā, pareizi teicu, tā vienīgā, kur šosei. Nē, nav tā, ka vienīgā, bet tā, kas tāds lielāks, tu šosejās neesmu braucis. Bet gribu pamēģināt. Pagaidām. Piebildi pagaidām. Uzsvars, jā. Uzsvariņš. Tur ir jau viens maziņš plāniņš, maniem atbalstītājiem, AD Parts. Šķiet vai iespējams, kad arī tur varētu pastartēt. Labi, tad mēs visi turēsim īkšķus par tevi, lai tev izdodās. Es ceru, ka arī kājām turēs visi īkšķus. Pilnīgi noteikti. Tas ir superīgi. Un visi radio klausītāji ar to darīs. Labi, sarunājam. Es tā ceru. Sarunājam ar viņiem. Sarunājam ar viņiem. Turat visi īkšķus, lai es varētu braukt vēl kaut kur, ne tikai driftā. Jā, bet šobrīd dotajā brīdī tā sirdslieta tomēr ir drifts. Protams. Tad ko? Paldies tev, ka tu atnāci šeit uz Autoziņas FM studiju un gaidīšu tev atkal ciemos, kad stāstīsi par tiem noslēpumainiem plāniem, kas būs piepildījušies. Gaidīšu tikai aicinājumu. Labi, sarunāts. Paldies. Atā. Atā.